Ieskats kāpšanas sportā. Cilvēka attīstības process pēc dzimšanas sākas ar dažāda veida vienkāršām kustībām. Bērns sāk velties, celties, sēdēt, rāpot, staigāt, skriet, kāpt. Šīs ir kustības, kuras caurvīja visu cilvēka dzīvi. Kustību apguve un fizisko spēju attīstība ir iekļauta izglītības sistēmā. Jaunie izglītības standarti attiecas uz bērniem un jauniešiem no 1,5 līdz 18 gadiem, kā arī ietekmē pedagogus un sabiedrību kopumā. Jaunais mācību saturs ir strukturēts 7 mācību jomās – dabas zinātnes, veselība un fiziskās aktivitātes, matemātika, tehnoloģijas, valodas, sociālās un pilsoniskās mācības, kā arī kultūras izpratne un pašizpausmes māksla. Mācības papildina tādas prasmes kā kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade, pašiniciatīva, uzņēmējspēja, digitālā un mediju pratība, kā arī citas būtiskas prasmes. Mācību jomā veselība un fiziskās aktivitātes pamatizglītības standartā 3. līdz 9. klasei ir iekļauta daudzveidīgu kustību apguve, tostarp kāpšana pa vingrošanas sienām un kāpšana pa dažādu konstrukciju sienām, ņemot vērā skolēnu vecumu un pieejamo vidi. Mācību procesā iekļauta arī situāciju analīze, izvērtēšana un patstāvīgu lēmumu pieņemšana. Daudzās skolās Latvijā fiziskās attīstības dažādošanai ir uzceltas kāpšanas sienas. Pārsvarā tās ir aptuveni 2,5 metrus augstas sienas, kur kāpšana notiek horizontālā virzienā uz sāniem. Sienas platums ir atkarīgs no telpas lieluma. Nodarbības uz šīm sienām ir labi piemērotas jaunā izglītības standarta mācību prasību realizēšanai. Savukārt padziļināti apgūstot kāpšanas sportu, sevi ir iespējams realizēt gan bērnu sportā, gan amatieru sacensībās vai pat pasaules olimpiskajās spēlēs. Ieskats kāpšanas sporta vēsturē. Salīdzinājumā ar citiem sporta veidiem kāpšana ir samērā jauns sporta veids, tomēr tā pirmsākumi meklējami daudz senāk saistībā ar alpīnismu un klinšu kāpšanu. Par alpīnisma sākumu uzskata 1786. gadu, kad pirmo reizi tika sasniegta Alpu augstākā virsotne Mont Blancs. Alpīnisti klinšu kāpšanu izmantoja, lai trenētu kāpšanas tehniku pirms došanās kalnos. Kopš alpīnisma pirmsākumiem daudz kas ir mainījies – kāpēju paaudzes, pielietotais inventārs, pieejamie kalni, kā arī uzskati par kāpšanas tehnikas treniņu metodiku. Kāpšanas sporta aizsākums kā sporta veidam ir datēts ar 1947. gadu, kad notika pirmās sacensības īstās klintīs Dombajā. Šajās sacensībās sportisti sacentās ātrumā. Taču pirmās starptautiskās sacensības, kur sportistiem bija jāuzkāpj pa grūtāko un sarežģītāko klinšu maršrutu, norisinājās 1985. gadā Itālijā. Latvijā ar klinšu kāpšanu aktīvi sāka nodarboties jau no 1949. gada, kad pirmie treniņi un sacensības notika Dolomīta klintī Oliņkalnā. Šo sacensību un treniņu mērķis bija gatavošanās braucieniem uz alpīnisma nometnēm Kaukazā. Taču būvējot pļaviņu hidroelektrostaciju, klinti apludināja. Latvijā pirmo mākslīgo kāpšanas sienu uzbūvēja Rīgas inženieru un civilās aviācijas institūtā 1983. gadā. Kopš 1990. gada kāpšanas sacensības notiek tikai uz mākslīgajām kāpšanas sienām. Trešā kāpšanas sporta disciplīna bolderings tika iekļauta kāpšanas sporta sacensībās tikai 98. gadā. Bet 2016. gadā Starptautiskās olimpiskās komitejas sesijā kāpšanas sportu iekļāva vasaras olimpisko sporta veidu sastāvā. Kāpšanas sportam pirmās olimpiskās spēles bija 2021. gadā Tokijā. Savukārt 2024. gadā kāpšanas sports tika pārstāvēts jau 2. olimpiskajās spēlēs Parīzē. Kāpšanas sporta raksturojums un disciplīnas. Kāpšanas sports koncentrējas uz dažāda veida kustībām un prasa augstu koordināciju, kas apvieno gan dinamiskus, gan statiskus elementus. Šajā sporta veidā ir nepieciešamas tādas augsta līmeņa fiziskās īpašības kā izturība, ātrums, elastība, plastiskums, koordinācija, reakcijas ātrums un, protams, spēks. Raugoties uz bērnu attīstību un kāpšanas sportu, kāpelējot pa vertikālu reliefu, vienmērīgi tiek attīstītas visas muskuļu grupas, nepārslogojot augošu organismu. Tādā veidā organismu nostiprina kompleksi.
Kāpšanas sportā ir 3 pamata disciplīnas – ātrumkāpšana, grūtā kāpšana un bolderings. Ātruma kāpšana ir disciplīna, kurā sportisti kāpj uz ātrumu pa sienu, kas uzstādīta atbilstoši Starptautiskās sporta kāpšanas federācijas noteiktajai specifikācijai. Siena ar 5 grādu negatīvu slīpumu, 15 metru augstumā, aprīkota ar certificētu elektronisko laika uzskaites un fiksācijas sistēmu un automātisko drošināšanas sistēmu, kas piestiprināta virs kāpšanas sienas maršruta. Izņēmuma gadījumos drošināšana var veikt ar virvi, kur nodrošina 2 drošinātāji pārī. Sportista mērķis ir pēc iespējas ātrāk sasniegt etalona maršruta fiksācijas punktu. Sacensībās sportisti sacenšas pa pāriem, kāpjot pa identiskiem maršrutiem. Maršruti ir vienādi gan sievietēm, gan vīriešiem un netiek mainīti. Šī ir disciplīna, kurā uzstāda pasaules rekordus. 2024. gada Olimpiskajās spēlēs Parīzē sieviešās sekundēs. Savukārt vīriešu konkurencē pasaules rekordu uzstādīja ASV sportisti. Grūtā kāpšana ir disciplīna, kurā sportisti sacenšas kāpjot pa sienu ar dažādu slīpumu un reljefu, izmantojot apakšējo drošināšanu. Sacensībās kāpšanas sienas minimālais augstums ir 12 metri, bet minimālais maršruta garums – 15 metri. Kāpējiem ir noteikts kontrollaiks – 6 minūtes un tikai 1 mēģinājums maršrutā. Mērķis – sasniegt maršruta pēdējo aizķeri. Uzvar tas, kurš ir uzkāpis maršrutā visaugstāk. Atšķirībā no ātrumkāpšanas, grūtajā kāpšanā maršruti vienmēr tiek mainīti, nekad neatkārtojas, un kāpējiem tie iepriekš nav zināmi. Šīs disciplīnas kāpējiem ir īpaši attīstīta izturība un spēks. Bolderings ir disciplīna, kurā sportisti kāpj pa īsiem, sarežģītiem maršrutiem augstumā līdz 4 metriem. Kāpšana notiek bez drošības inventāra un drošināšanai izmanto matračus, kas novietoti pie sienas. Mērķis – izkāpt pēc iespējas vairāk maršrutu ar mazāku mēģinājumu skaitu ierobežotā laikā. Sacensībās parasti ir 3 līdz 5 maršruti, un katrā maršrutā maksimāli 12 aizķeres, kuras izmantojamas rokām. Vidēji maršrutā ir 4 līdz 8 roku pārtvērieni. Bolderinga disciplīnas kāpējiem ir īpaši attīstīts spēks, spēka izturība un dinamika. Kāpšanas sportu Latvijā pārstāv un attīsta Latvijas Alpīnistu savienība, kas ir oficiāli atzīta sporta federācija. Latvijas Alpīnistu savienība ir Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas sporta federācijas padomes un Starptautiskās kāpšanas sporta federācijas biedrs.